Tātad par atskaitēm. Pirmkārt jau, ja mēs skatāmies, tad visas atskaites, kuras ir atrodamas sistēmā, dzīvo katra moduļa sadaļā atskaites. Noliktavas modulī ir visas noliktavas atskaites. Savukārt, ja mēs pārslēgsimies uz kaut kādu realizācijas moduli, šeit jau būs visas realizācijas atskaites. Tā ir viena vieta, no kuras jūs varat izsaukt atskaites, bet otra vieta, no kuras var izsaukt atskaites, ir, neņemsim klientus, paņemsim artikulu sarakstu. No sarakstiem caur 3 punkti. Šeit ir artikulu statusa atskaite, šeit ir noliktavas atlikums, šeit ir artikulu kustības pārskata atskaite. Tas ir vēl viens veids, kā var populārākās atskaites ātrāk izsaukt. Un, protams, vēl viens veids ir arī caur 3 punkti no ieraksta. Šeit arī ir gan noliktavas atlikuma atskaites, gan arī artikulu kustības pārskata atskaites. Tātad ne tikai šajos sarakstos, bet arī no ierakstiem ir iespējams ātri un ērti izsaukt nepieciešamās atskaites. Ja mēs runājam par pašu atskaites jau logu specifikāciju, tātad šeit man ir noliktavas atlikuma atskaite, kuru es esmu favorītojusi jau uz savas darba virsmas, tāpēc zvaigznīte ir melnā krāsā. Tas nozīmē, ka jūs arī šīs atskaites varat likt uz darba virsmas, ar kurām jūs biežāk strādājat. Un pati atskaite sastāv no laukiem, kuros jūs varat ievadīt atlases vērtības, kā arī dažādi lauki, palīglauki, ar kuriem jūs varat mainīt šķērsgriezumus. Vai nu ir saspiestāka atskaite vai detalizētāka atskaite, arī šeit jūs varat to navigēt, kā arī atskaitēm ir papildus filtri. Ja ir kaut kādas atlases parametrs, kas nav pievienots šeit, jūs mierīgi varat šo atlases parametru, piemēram, svītru kods. Ja? Tātad, ja jūs zinat svītru kodu, tad jūs varat pēc svītru koda arī veikt atlasi. Un, ja jūs vēlaties, lai tas svītru kods arī parādās jau atskaites šajā izvadē, tad jūs pieliekat šo zvaigznīti melnā krāsā. Tad, kad viņa būs, tas nozīmē, ka tas svītru kods tiks arī izvadīts pašā atskaitē. Tātad papildus parametrus mēs droši varam pievienot klāt, ja šeit ir par maz šo atlases parametru. Nākamā lieta, ko es gribēju jums parādīt šeit, ko varbūt retāk lietotāji lieto, ir tāda 3 punktīte. Un te ir daudz un dažādas iespējas, kā mēs varam ar šīm atskaitēm strādāt. Pirmais, ko mēs varam izvēlēties, ir papildus atskaites parametri. Ja mēs nospiežam šo podziņu, tad parādās papildus atskaites parametri. Zem šīs sadaļas tātad te ir valoda. Mēs varam izvēlēties valodu, kādā paskatīties atskaiti. Tātad, piemēram, angļu valodā. Bet atceramies, paņemsim angļu valodu un mēs paņemam atskaiti un lūk, šeit ir angļu valodā gan kolonu nosaukumi uzreiz parādās, gan arī total. Bet šie atskaites kolonu nosaukumi tulkojās, bet netulkojās. Ja jums ir rakstīts šorti sieviešu, viņi neiztulkosies angļu valodā. Paši dati netulkojās. Tulkojās atskaites kolonas angļu valodā. Nu, lūk, nākamais, kas vēl ir pie papildus parametriem, ko mēs varam izdarīt, ir nerādīt atskaites datumu. Katrā atskaitē automātiski izveidot atskaiti rādās gan datums, kad šī atskaita ir veidota, gan arī pulksteņa laiks. Varbūt kādam nav vēlme rādīt šo datumu atskaitē, kad tā atskaita ir tapusi, tad to var arī noņemt nost. Ainava orientācija. Ainava orientācija nozīmē to, ka atskaite parasti ir šajā vertikālajā skatā, bet ja mēs gribam, lai tā atskaite ir labāk redzama, uzliksim šobrīd arī noliktavas atlikuma atskaitei ainava orientāciju. Un ja mēs paskatāmies šādi ainava orientācijā, tad jau šī atskaite ir platāka un daudz plašāk redzama. Tas ir noderīgs tām atskaitēm, kurām ir ļoti, ļoti daudz kolonu, un šajā vertikālajā skatā viņa ir nepārredzama. It sevišķi tad, ja jūs pieliekat klāt kaut kādu papildus kolonu, kā es tikko pirms tam rādīju ar papildus filtriem, tad jau iespējams, ka jums arī uzreiz jāņem šī atskaite ainava orientācijā, lai viņa būtu daudz, daudz pārredzamāka.
Nu, lūk, tā tad ir visādi šie papildus parametri. Kas ir vēl šeit? Saglabāt kā jaunu atskaiti, tas nozīmē, ka mēs varam noliktavas atlikuma atskaiti saglabāt pilnīgi jaunu, kā jaunu atskaiti, piemēram, noliktavas modulī. Nu, pamēģināsim. Es ar šiem pašiem atlases parametriem, kādi man ir, saglabāšu jaunu atskaiti sev kā lietotājiem 4. Ja jūs gribat, lai to redz visi lietotāji, tad mēs dzēšam ārā lietotāju, un tas būs pieejams visiem. Automātisko palaišanu neliekam un rakstam īpašais atlikums, piemēram. Un tas man šobrīd atradīsies modulī realizācija, jo es pats šeit atrodos arī modulī realizācija, bet mēs varam arī nomainīt moduli, kurā tas atradīsies. Piemēram, mēs varam pateikt, ka tas būs noliktavas modulī šī atskaite un saglabājam. Un šī atskaite tiek saglabāta ar kaut kādiem īpašiem atlases parametriem, īpašiem gadījumiem, lai cilvēki zina, ka šo īpašo atskaiti laižot, viņa vienmēr palaidīsies ar konkrētiem atlases parametriem. Un ja mēs tagad aiziesim uz noliktavas moduli atskaitēm, īpašais atlikums. Lūk, šī atskaite ir saglabājusies. Un, jā, mēs katram lietotājam varam sadefinēt kaut kādas atskaites, lai viņam katru reizi nav jāmaina atlases parametri un sadefinēt šīs atskaites. Savukārt, tajā brīdī, kad mēs šo atskaiti vēlamies dzēst, tad mums arī ir dzēst definēto atskaiti, un šī atskaite no saraksta tiek dzēsta. Tāpat no atskaitēm mēs varam veidot arī diagrammas uz desktop darba virsmas, tā kā šī diagramma ir izveidota. Tātad, ko mēs darām? Mēs atveram šo atskaites parametrus, veidot 3 punkti un saglabāt kā jaunu diagrammu. Un tad šeit ir jāizpilda visi šie atlases parametri, ko jūs gribat redzēt, vai tā būs stabiņu vai riņķa diagramma, ko jūs gribat redzēt, piemēram, noliktavas atlikumu naudā vai skaitā. Te var arī norādīt, piemēram, cik daudz kolonas rādīt. Mums interesē tikai top 10 pārdotākie vai top 10 lielākā atlikuma artikuli, bet es neiešu dziļi daudz šajās diagrammas veidošanā. Tāpat arī ir iespējams šo atskaiti pievienot periodiskajām darbībām. Tātad atskaites periodiskās darbības savukārt ir tāda funkcionalitāte, ka jums, piemēram, katru pirmdienu visiem pārdošanas aģentiem ir jāizsūta neapmaksāto rēķinu žurnāls par katram aģentam, par viņa klientiem, kuri kavē. Un tad aģenti, saņemot šo atskaiti, redz, kuriem klientiem ir jāpiezvana un jāatgādina, piemēram, par neapmaksātajiem rēķiniem. Un aģentam nav pašam jāiet sistēmā šo atskaiti veidot, viņam tā tiek nosūtīta uz e-pastu. Tātad noliktavas atlikumu arī iespējams ir kādam cilvēkam jāsūta regulāri uz e-pastu, lai varētu sekot līdzi kaut kādām noteiktām preču grupas atlikumiem. Saglabāt kā noklusējuma parametrus visiem lietotājiem, tas nozīmē to, ka es vēlos, piemēram, lai visiem lietotājiem būtu pārskatā pa grupām tikai ar negatīvs atlikums mums nav, artikulus dokumenti, piemēram, kaut kā tāda atlase, un es saku šobrīd saglabāt kā noklusējuma parametrus, saglabāju, parametri saglabāti. Un nākamajā reizē, varot vaļā sistēmu, man jau šis punktiņš ir ielikts kā noklusētā vērtība. Tātad mēs varam saprast, ar kādiem parametriem ir vislabāk strādāt jūsu kompānijā un uzlikt jau šos parametrus kā noklusētos parametrus, lai katru reizi cilvēkam verot vaļā nebūtu jāliek šeit punktiņš, ja viņš ir šeit. Ja? Un atvērt atskaites specifikācijas ierakstu, tas nozīmē, ka mēs vienkārši atveram šo specifikācijas ierakstu jau ar tādiem atlases parametriem un varam šeit kaut kādus atlases parametrus tādā cipariskā veidā mainīt. Bet tas nav tik populārs, jo šeit jau visus atlases parametrus var atlasīt. Savukārt šeit šīs podziņas, tātad izgājām caur 3 punktei, zvaigznīte nozīmē, ka mēs favorītojam uz darba virsmas, savukārt šī poga nozīmē to, ka es esmu, piemēram, atlasījusi noliktavu, es esmu atlasījis kaut kādu artikulu, vēl varbūt kaut kādu datumu ielikusi un saprotu, nē, šeit viss ir nepareizi, šādu atskaites nevaru. Es vienkārši nodzēšu visus šos savus atlases parametrus, lai nebūtu
jāiet katrā lodziņā un jādzēš ārā atlasīto parametru informāciju. Ar šo podziņu vienkārši ātri un ērti izdzēšam atlasīto informāciju. Tagad mēs palaidīsim atskaiti un aiziesim uz vēl vienu pogu rindu, kas ir svarīga. Šī ir atskaite jau izveidota, un šeit ir pogu rinda, par kuru mēs arī parunāsim. Tātad pirmā podziņa nozīmē to, ka jums katru reizi nav, ja jūs saprotat, vajadzēja savādākiem parametriem paņemt atskaiti, tad mēs vienkārši ar šo knābīti ejam atpakaļ un atgriežamies, pamainam kaut kādus parametrus atlasē un atkal laižam atskaiti. Nevis katru reizi varam ciet un ejam atpakaļ uz laišanu. Te ir druka, jā, tad mēs drukājam atskaiti. PDF saglabājam kā PDF failu, vai arī šeit ir Excel podziņa, tātad mēs uzreiz šo atskaiti dabūjam uz Excel. Excel es tagad nevēršu ciet, tas man noderēs. Savukārt šeit mēs varam arī šo atskaiti automātiski nosūtīt uz e-pastu, ja mums ir definēts kaut kādi saņēmēji, vai arī šeit mēs varam no adresātu saraksta saņēmējus paņemt, vai nu mums ir teksts, kas ir definēts jau pirms tam, ko mēs nodefinējam, vai arī mēs varam rakstīt savus tekstus iekšā un sūtīt jau e-pastā šo atskaiti, un e-pastam šī atskaita pielikumā būs kā PDF failiņš. To mēs varam darīt, un šī podziņa nozīmē to, ka mēs šo atskaiti nokopējam, dati ir nokopēti atmiņā, varam vaļā Exceli un iekopējam šos datus, kur mums vajag. Bieži vien ir nepieciešams salīdzināt, piemēram, noliktavas atlikumu analītiku ar galveno grāmatu. Tad vienu atskaiti mēs varam atvērt Excelī, un otrs atskaites datus mēs varam piekopēt klāt tajā pašā Excelī salīdzināšanai, netaisot divus Excelus, bet vienkārši nokopēt tieši tos datus un ielīmēt tajā vietā, kur mums tas ir nepieciešams. Tātad šī ir tā podziņa, ka mēs tā kā atmiņā saglabājam to atskaiti un iekopējam, kur nepieciešams. Un tad ir šāda podziņa, veidot uzdevumu. Tātad mēs skatāmies atskaiti un domājam, Kleitai bija jābūt vairāk vai mazāk atlikumā, jānosūta kādam, lai pārbauda, vai arī cena nav kārtībā, mums cena nepatīk. Nu, lūk, un tad mēs spiežam veidot uzdevumu un veidojam uzdevumu cilvēkam, pārbaudiet atskaiti, kas pievienota pie uzdevuma un veidot. Varam arī saglabāt noklusējumā, un šeit man parādās jau uzdevums, kas man ir uzdots, un noliktavas atlikuma atskaita ir pielikumā. Es pati sev iedevu šo uzdevumu kā lietotājam. Lūk, šeit ir visi uzdevumi, kas uz mani ir uzlikti, un es atvaru, un man ir uzdevums atskaita noliktavas atlikums. Es varu vaļā, skatos, pārbaudiet atskaiti, kas pievienot pie uzdevuma. Varu vaļā, un man viņa uz otra ekrāna atvērās, bet tā tad man ir atvērusies atskaite, un tad jau es skatos, kas man tur ir jāskatās. Te var arī pierakstīt konkrētus artikulus, kas jāskatās, kāpēc kādi atlikumi, tādas cenas. Pa taisno varam no sistēmas nosūtīt citam Moneo lietotājam uzdevumu, lai paskatās atskaiti. Nav jātaisa PDFs, nav jāsūta e-pasts, bet pat taisno tas ir izdarāms. Nu, protams, šīs ir lupiņas, kur mēs varam minimizēt un maksimizēt šo skatu. Nu, un ja mēs, piemēram, pamainām kaut kādus datus sistēmā un atskaita tajā brīdī ir atvērta uz ekrāna, ar šo podziņu mēs pārrēķinām datus, lai iegūtu jau jauno patieso informāciju pēc kaut kādu izmaiņu veikšanas sistēmā. Tas ir par un ap tādu atskaišu lietošanu tehniskajām niansēm.